Ar svinīgām uzrunām un pārgriežot sarkano lentu pansionātā Lauciene atklāta renovētā A korpusa fasāde, kas ne tikai vizuāli pievilcīga, bet arī energoefektīva, jo atjaunotā ēkas daļa kļuvusi siltāka un mājīgāka. Šīs ēkas ir nodotas eksploatācijā 1989. gadā. Faktiski no šīs ēkas nodošanas brīža eksploatācijā tāda īsta renovācijas un atjaunošanas darba šeit nav veikta. Un, protams, par šiem gadiem viss ir diezgan morāli novecojis. Un tieši tāpēc bija jādomā, ko iesākt ar ēkas jumtiem, ar ēkas fasādi, ar sienām, ar margām, ar visām tām lietām, lai ēka būtu atbilstoši mūsdienu prasībām, energoefektīva. A korpusam atjaunots jumta segums, izveidots siltinājums, ievietoti jauni logi un durvis, kā arī atjaunoti balkoni. Projekts īstenots ar Eiropas Savienības atvesaļošanās fonda finansējumu, ko līdzfinansēja Talsu novada pašvaldība. Projekta ietvaros mums lika sadalīt šīs ēkas, par cik katrai ēkai ir sava energosistēmas uzskaita, tad tika uzskatīts, ka tās ir 3 dažādas atsevišķas ēkas. Un līdz ar to, mums bija jāizvēlās, kuru korpusu sākt. Paši redzam starpību starp jauno korpusu un veco. Tas ir fantastiski. Un kad kopā bez komandas darba, protams, tas nebūtu realizējams. Šeit mainās arī cilvēku domāšana par šiem pansionātiem kā tādiem, jo ienākot šeit, tu jūties kā mājās. Arī pansionāta iedzīvotāji un darbinieki atzinīgi vērtē jaunā korpusa pārmaiņas. Smuki jau viss ir, patīk. Siltums patīk, veciem cilvēkiem patīk siltums. Man arī patīk tādā barā. Var attaisīt logu, var pavēdināt māju. Tās durvis drausmīgi mums tur. Vecs, viņš ir ķirbs, nāca vējš iekšā šildams. Tagad ir nopakoja, un tagad man ir silts un klusums baigās. Ejot garām jauniem korpusam, ir sajūta, ka mēs atrodamies kādā Spānijas mazā piekrasts mājā, namā, kur ir mājīgi, silti un patīkami varētu būt atrasties. Ir manāms daži labi iedzīvotāji tādā varbūt ķermeniskā izpausmē, ka viņi tādi lepnāki varbūt tādos kopējos gaitiņos. Taču arī B korpus nav atstāts novārtā. Tur izbūvēts jauns lifts, lai iedzīvotāji var pārvietoties no stāva uz stāvu daudz ērtāk. Lifts bez šaubām ir vajadzīgs. Mūsu vecais lifts ir standarta lifts no Krievu laikiem. Viņš ir šaurs, viņš ir domāts priekš cilvēkiem. Un man ar ratiem un citiem vēl platāk rati neiet iekšā. Lai nejustu atšķirību starp korpusiem, pansionāta iedzīvotāji un darbinieki cer, ka pavisam drīz pārmaiņas piedzīvos arī centrālā daļa un B korpus. Nicata Anna Stariņa, Ģirds Grenevits, TV9 Pakalni.